Tad šī semināra mērķis ir informēt, saukšu par ETS2 operatorus par to, kādas tiesību normas tieši attiecās uz šiem komersantiem. Un arī mazliet par to, kas vēl notiek paralēli. Tātad mēs runājam par tiesību normām, bet par to, kas jau ir spēkā, un tad ir paralēls vēl stāsts par to, kas šobrīd ir attīstības stadijā gan Eiropas Savienības līmenī, gan mums pašiem. Tātad, tas kopējais stāsts, var teikt, ir tagad pagājuši 2,5 gadi, kopš ir izdarīti grozījumi ETS direktīvā, un visu šo laiku mēs arī esam strādājuši pie tā, lai transponētu jaunās normas mūsu tiesību aktos. Un jau var teikt, kādu 1,5 gadu arī aktīvi komunicējam, vai pat 2 gadus aktīvi komunicējam ar potenciāliem ETS2 operatoriem, jau lai saulēcīgi informētu par to, kas attieksies uz tiem. Visu šo laiku mēs esam nodrošinājuši informāciju mājaslapā, līdz ar to liela daļa no tā, ko mēs stāstīsim, varbūt tie, kas jau aktīvāk ar šo strādā un jau ir izdarījuši savus mājas darbus, tā kā brīvprātīgi bez tiesiskā regulējuma, jau zina, ka mūsu mājaslapā ir pieejama visplašākā informācija un vadlīnijas un prezentācijas un video pamācības par to, kā var izpildīt savus pienākumus. Šīs sarunas mērķis mums ir izstāstīt par to, kas jau šobrīd tieši attiecās, kas jau ir tās normas, kas ir saistošas, un arī informēt par to, kas ir sagaidāms tuvāko mēnešu laikā. Tā kā mums ir slaidu no mūsu puses diezgan daudz, tad lūdzu jautājumus sakrāt līdz beigām, un tad tos uzdot beigās, lai mums nav tā, ka mēs pie kādas vienas tēmas iztērējam jautājumiem, un tad mums pietrūkst laiks iziet līdz beigām. Tā kā jebkurā gadījumā jautājumus vai nu mēs viņus atbildēsim beigās, vai arī mēs viņus pieņemsim rakstiski, un tad arī attiecīgi visus informēsim rakstiskā veidā. Jā, un arī jautājums var rakstīt čatā, tad tos mēs arī tad beigās izskatīsim. Tad mēs varam doties uz priekšu ar prezentāciju. Redzat, ka dienas kārtībā mēs iziesim cauri diezgan daudziem punktiem, lai ir secīgi, jo mēs varbūt neiesim tādā ļoti lielā detalizācijā, kā tas būtu katram operatoram jādara atbilstoši savai darbībai, bet tās lielās kopīgās lietas, kas ir visiem, tos mēs izrunāsim. Tātad jau manis pieminētajā ETS direktīvas grozījumi ir tie, kas nosaka, ka emisiju kvotu tirzniecības sistēmā tiek iekļautas jaunas nozares, tā teikt. Tātad tas ir, lai dekarbonizētu transportu un enerģētiku, tas, kas ir ārpus ETS esošās sistēmas, tātad jaunas nozares tiek iekļautas šajā kvotu sistēmā. Un tas, kas jau šobrīd attiecās uz esošo sistēmu, ir 2 regulas. Tad viens attiecās vairāk uz verifikāciju un uz verificētājiem, un otrs ir par SEG emisiju monitoringu un ziņošanu. Šī ir tā regula, kas, var teikt, jau tieši attiecās uz jums un to, kādā veidā to mēs uz ETS2 operatoriem un to, kas tieši attiecās, tad to mēs izstāstīsim prezentācijā. Tātad, lai pārņemtu šos ETS direktīvas grozījumus, mums ir 2 likumi. Tātad 18. oktobrī stājās spēkā grozījumi likumā par piesārņojumu, kur visas ETS grozītās normas ir iestrādātas. Tātad šis jau ir mums spēkā. Otra daļa, kas bija papildus normas, vēl bez ETS, tās ir ieliktas klimata noturības un ekonomiskās ilgtspējas likumā, par ko Saeima, ko pieņēma pagājušu nedēļu ceturtdien.
Tā kā gaidām, kad šis likums tiks izsludināts. Bet viss, kas attiecās uz ETS2 operatoriem, ir likumā par piesārņojumu. Un, lai pabeigtu pilnībā ieviest šos ETS direktīvas grozījumus, tad mums ir sagatavoti jauni ministra kabineta noteikumu projekts, dalība Eiropas Savienības emisijas kvotu tirzniecības sistēmā ēku, transporta un papildus sektoros. Šie noteikumi vasarā bija publiskajā apspriešanā, esam saņēmuši komentārus, tie ir iestrādāti, un tā kā šie būs tie noteikumi, kas noteiks tādu lielāku detalizāciju, kāda tieši ir pienākumi ETS2 operatoriem attiecībā uz datu vākšanu, reģistrēšanos, datu nodošanu, atļaujas saņemšanu un arī attiecīgi saistīto kompetentā iestāžu rīcībā. Tātad paralēli tam, ka mēs strādājam ar ETS direktīvas transponēšanu tiesību aktos, tad šajā rudenī notika diskusija jauno tā saucamo klimata mērķi, kas ir 40. gadam. Jo šobrīd spēkā ir mērķis, kas ir uz 30. gadu, tas ir 55% emisiju samazinājums, bet šajā rudenī Eiropas komisijai bija jāpieņem vai jāizgroza Eiropas klimata likums, kas noteiktu mērķi uz 40. gadu. Un šo diskusiju kontekstā tika arī pieņemts lēmums, ka ETS2 operatoriem kvotu nodošana tiek atlikt pa 1 gadu. Tā ir tāda diezgan no vienas puses kā tehniska izmaiņa, no otras puses, tas, protams, atliek šīs sistēmas darbības pēc būtības uzsākšanu pa 1 gadu. Un tas nozīmē arī to, ka tā kā Eiropa padome arī šo lēmumu ir pieņēmuši šo priekšlikumu, tad tas ir jāiestrādā ETS sistēmas tiesību aktos, un tur vēl šis process turpināsies. Tā kā mēs gan strādājam ar to, kas jau ir spēkā, gan arī to ieviešanu pakārtojam tiem jaunumiem, kas nāk no Eiropas komisijas puses. Tā kā mēs neko uz priekšu nedaram neko to, ko mums šobrīd jau neprasa, bet secīgi daram to, kas jau ir, ko mums prasa Eiropas Savienības tiesību akti, lai tās visas darbības notiktu secīgi. Jā, un vēl viens tāds kā priekšlikums, ko arī pieprasīja dalību valstis, var teikt arī tas bija tāds pierādīts dalību valstu piegājiens, lai ka šī kvotu sistēma stājas spēkā, tad, lai tā ieviešana dalību valstīs, lai viņa notiek pēc iespējas plānveidīgāk un kontrolētāk, lai nav tādas cenu svārstības. Tad ir arī tāds priekšlikums, ko arī Latvija atbalstīja par to, ka uzsākoties šai sistēmai, ir tāda vairāk kontroles mehānismi, kā monitorēt cenas, lai varētu attiecīgi rīkoties, lai nepieļautu tāds, piemēram, strauju cenu kāpumu. Tas nozīmē, ka, ja tirgus rāda, ka kvotas cena ir pārsniedz 45 eiro par tonu, tad attiecīgi tiek ievadīts tirgu vairāk šīs kvotas, lai nav tāds deficīts. Un arī viens no priekšlikumiem bija, ka iespēja uzsākt emisijas kvotu izsoles ir jau nākamā gada 2. pusē, kas nozīmē, ka mums ir tāds ilgāks tas monitoringa periods, kurā var pētīt tās cenas un attiecīgi pēc tam pieņemt tos lēmums par to, kādam ir jābūt tam kvotu daudzumam tirgū, lai šis ieviešanas process ir tāds pakāpenisks. Tā kā šie ir tie priekšlikumi, kas Eiropas padomē ir apstiprināti, un ar viņiem būtu jāstrādā vēl nākamgad 1. pusē, lai viņus ieviestu. Bet mēs šajā seminārā, tas ir tā, lai jūs zinātu vienkārši to, ka vēl darbības notiek pie šī, bet mēs šodien runāsim par tiem pienākumiem, kas
vistiešākā veidā attiecās uz jums jau tuvāko mēnešu laikā. Jā, tagad es aicināšu kolēģi Leldi Vištarti informēt jūs detalizētāk par to, kas attiecās uz jums. Jā, tad tālāk būs par pienākumiem un laika grafiku. Tad sākumā par degvielas un kurināmā operātoru pienākumiem, jeb ETS2 operatoriem es atsaukšos turpmāk prezentācijā uz ETS2 operatoru. Tad ETS2 operators ir degvielas un kurināmā tirgotājs, kurš saskaņā ar akcijas nodokļu likumu nodod degvielu kurināmo patēriņam. Tā tas arī tiek definēts grozījumos likumā par piesārņojumu. Un kādi ir pienākumi degvielas ETS2 operatoram? Tas ir EO logina izveida un arī ETS2 operatoru profila izveide ETS reportinga sistēmā. Tā ir ETS ziņošanas sistēma. Tālāk ir monitoringa plāna, ziņojumu sagatavošana un iesniegšana, tad arī iesniegumu sagatavošana, lai saņemtu sega atļauju. Tad ETS2 operatoru konta izveide emisijas vienību reģistrā un arī ir ETS2 operatoram jānodrošina monitorings un ziņošana ETS2 atbilstoši saistošajiem ES, Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem. Tālāk par valsts vides dienestas pienākumiem. Tad valsts vides dienests mums Latvijā ir ETS2 kompetentā iestāde. Viņi veic monitoringa plānu, ikgadējo emisiju ziņojumu pārbaudu un apstiprināšanu, kā arī izdod sega atļaujas. Arī plānots, ka VVD noteiks jaunos ETS2 operators, ja tādi ir nākuši klāt, kā arī veikt šo ETS2 operatoru pievienošanu ETS reportingā sistēmai. Kā arī Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir mums valsts administrators emisijas vienību reģistrā. Tad LVģMC ir tie, kas izveido valsts kompetentās iestādes kontu emisijas vienību reģistrā, kā arī ziņo šos agregātos emisiju datus par ETS2 operatoriem, kas ir 2024. Gada dati un 2025. Gada dati. Kā arī LVģMC atver ETS2 operatoru turējumu kontus emisiju vienību reģistrā un uzrauga vispārīgo darbību šajā te reģistrā. Tālāk par pašu laika grafiku. Tātad janvārs, sekoties janvārim, arī uzsāks monitoringa perioda sākums. Monitorings ir nepārtraukts process. Un sākot no janvāra līdz martam, ETS2 operatoram vajadzēs izstrādāt un iesniegt monitoringa plānu jau iepriekš minētajā ETS reportinga sistēmā. Papildus varu uzreiz piebilst par to, ka mums ir plānot arī konsultantu palīdzību monitoringa plānu ikgadējo emisiju ziņojumu aizpildīšanā, un tas pakalpojums ilgs no janvārim līdz aprīlim. Tālāk ir pirmais ziņojums par 2024. Gada datiem būtu jāiesniedz 26. Gada 15. martā. Šie dati nav jāverificē. Savukārt līdz 2026. Gada 15. aprīlim vajadzēs iesniegt verificēto ikgadējo emisiju ziņojumu par 2025. Gada datiem. Ko šajā brīdī no aprīļa līdz jūlijam dara VVD? Tad VVD būtu jāpārbauda un jāapstiprina monitoringa plāni un arī šajā laikā jāizdod sega atļaujas. Tālāk jau mazliet tālākā nākotnē, kāds vēl ir pienākums, kā jau minēju, ETS2 operatoram vajadzēs pieprasīt konta izveidi pie valsts administratora, kas mums ir LVģMC, emisiju vienību reģistrā. Šo būtu jāsāk darīt no 26. Gada 1. jūnija līdz 15. septembrim. Tātad ETS2 operators pieprasa šo konta izveidi un 40 dienu laikā LVģMC vajadzētu šo kontu nodrošināt šī konta izveidošanu.
Un vēlākais apstiprināšana šim kontam ir 2028. gada 25. oktobrs. Vēl, kā jau Aiga minēja, tad ir izmaiņas šajā tirgus stabilitātes rezerves lēmumā, un ir plānots, kad jau 2028. gada otrajā pusē varētu jau sākties šis ETS2 emisiju kvotu tirdzniecība. Papildus, kā jau minēja Aiga, arī tad šis pirmais kvotu nodošanas termiņš, tas ir pārcelts pa 1 gadu vēlāk, tātad 2029. gada 31. maijs. Vēl kas jāpiebilst, šajā laika periodā no 28. gada līdz 30. gadam arī ETS2 operatoram būs jāsniedz tāda informācija par izmaksām, par to vidējo daļu, kuras ir saistīts ar emisiju kvotu nodošanu un kuras ir pārneses uz patērētājiem. Tad mazliet tagad vairāk par praktiski. Tad EU logina izveidošana un pieteikšanās ETS reporting sistēmai. Tad EU logins katram lietotājiem ir vajadzīgs tikai viens. EU logins ir Eiropas izveidot šī pieteikšanās sistēma, kurai jūs pieskaties, jūs varat izmantot Eiropas dažādas platformas. Un atverot šo norādīto saiti, jūs varēsiet izveidot savu kontu, jums atvērsies jauns loks, kurā jums tiks pieprasīts jūsu personīgā informācija, kā vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Un uzspiežot uz izveidot kontu, tad jūs savu norādīto e-pastu adresi saņemsiet savu lietotāju vārdu un arī saiti paralēlas izveidošanai. Kā arī jāpiebilst, ka jums būs, lai izveidot EU loginu, jums būs jāsavieno jūsu mobilā ierīce ar jūsu šo EU loginu kontu. Un, lai to izdarītu, jums būtu jādodas jau pēc EU logina izveidošanas uz savu kontu, jāuzspiež uz pārvaldīt manas mobilās ierīces un izvēlēties pievienot mobilo ierīci. Tad jums attiecīgi parādīsies loks, kurā jums liks ievadīt informāciju par jūsu mobilo ierīci. Arī šeit apakšā ieliktas saites uz to, kā var izveidot EU loginu, kā arī lietotājā rokas grāmata, kurā ir jau arī detālāk iespējams atrisināt arī jūsu citi kaut kāds jautājums, kas saistīti ar EU loginu. Tad tālāk par pašu ETS reporting kontu izveidi. Tad pirmais, kā jau minēju, pirmais solis ir šī EU logina izveide. Un tālāk, lai jūs varētu pieteikties ETS reportingam, jums vajadzētu norādīt šeit tabulā redzamo informāciju. Un arī es jums aicinātu vismaz pieteikt 2 dalībniekus, lai jūsu kontā būtu vismaz pie 2 dalībniekiem, lai nav tā, ka ja viens kolēģis pārtrauc darba attiecības pie jums, un tad mums nav kontaktpersona, ar ko mums uzturēt komunikāciju. Tad šie dati, kas būtu jānorāda? Būtu jānorāda ETS2 operātora nosaukums un tālāk operātora konta dalībnieku dati, kas ir dalībnieku loma un arī vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Un, kā jau minēju, lūgums būtu tātad šādus 2 dalībniekus pieteikt un vajadzētu arī norādīt, kādu lomu jūs vēlatos piešķirt katram dalībniekam. Ir kopā 3 lomas, tas ir administrators, lietotājs un skatītājs. Administratoram ir pieejams iespējams izdarīt visu, kas ir veikt rediģēšanu, pieņemsim monitoringu plānam, ziņojumiem, kā arī jūsu pašu uzņēmumā šo informāciju var rediģēt, kā arī pievienot jaunus dalībniekus jūsu kontam. Lietotājs
loma lietotājs ļoti daudz neatšķirās no administratora. Vienīgā izmaiņa ir tā, ka lietotājs nevar veikt, izmainīt, pieņemsim, uzņēmumu datus vai arī pievienot jauns dalībnieks. Un skatītāja loma ir tāda, kur cilvēkam, kuram ir šī loma piešķirta, var tikai skatīt, piemēram, ziņojumus, nekādas izmaiņas nevar veikt šajā jūsu kontā. Un tad šo aizpildīto informāciju lūgums būtu sūtīt uz norādīto e-pasta adresi. Un arī, lai virzītos ar šo kontu izveidošanu un monitoringu plānu aizpildi, tad šo lūgums būtu izdarīt līdz šī gada 3. decembrim, lai es varētu jau sākt jūs pievienot kontam, ja jūs jau to neesat izdarījuši. Un arī es jau vēlamies pateikt paldies jau tiem, kuri to jau ir izdarījuši un kuri jau ir monitoringu plānus iesnieguši, bet arī jums aicinājums būtu apskatīties un pārbaudīt, vai nebūtu jāatjauno šo dalībnieku informācija, pieņemsim, jāpievieno kāds jauns vai ir jāizmaina kaut kāda informācija jūsu kontā. Tad attiecīgi arī jums būtu lūgums atsūtīt šo norādīto informāciju, kā arī var piebilst, ka ETS2 sadaļā ministrijas mājaslapā ir Word faila sagatave, ko jūs varētu jau izmantot, kur vienkārši jau šī prasītā informācija, jūs to varat aizpildīt un nosūtīt uz augstāk redzamo e-pastu. Tad tālāk par jūsu pašu pieslēgšanos jūsu ETS reporting kontam. Šeit ir norādīta tātad saite, uz kuras uzspiežot jūs aizvedīšu ETS reporting. Tātad aizmirst vēl piebilst, ka jums ir pieejama gan darba vide, gan treniņa vide, bet uz to jāpiesākās ir atsevišķi. Tātad, ja jūs vēlaties arī kaut ko tādu, tad treniņu vidē arī izveidot kontu, tad jums arī vajadzētu to norādīt, sūtot informāciju. Bet darba vidē notiek, tātad darba vide ir īstā vide, kurā notiek visas darbības, monitoringa plāna iesniegšana, ikgadējo emisiju ziņojumu iesniegšana. Tātad, un tālāk jūs vienkārši izmantojat savu e-login paroli, lai pieslēgtos šim ETS reporting kontam. Un jums tiks pieprasīts arī papildus verifikācijas veids, kaut vai jums jau ir šī norādītā parola. Un mēs iesakām izmantot šo e-login aplikāciju un QR kodu. Un, lai to iegūtu, jums ir vajadzīgs, lai pielādētu šo e-login mobile aplikāciju. Apakšā arī ir redzams saites uz video pamācību, kā tad jūs varat nodrošināt to, ka jums ir šī mobilā aplikācija, kā tur pieregistrēties, un tad arī ir pamācība rakstiskā veidā. Tagad vairāk par monitoringa plānu sagatavošanu un iesniegšanu. Tātad pirms siltumnīcas efekta gāzu atļaujas saņemšanas ETS2 operatoram ir jāsagatavo monitoringa plāns, kuru apstiprina valsts vides dienests. Un šī monitoringa plāna aizpildīšana un iesniegšana notiek ETS reporting. Tātad visi iepriekšējā soļi, kura e-login izveidošana un pieteikšanās šajai ETS ziņošanas sistēmai, tātad visi iepriekšējā soļi ir vajadzīgi. Tātad monitoringa plānā nosacījums nosaka mums regula, monitoringa un ziņošanas regula, un jau Aiga pieminēja, bet mums vēlreiz pieminot, ka mums jau ministrijas mājaslapas ETS2 sadaļā ir publicēta video pamācība monitoringa plāna aizpildīšanā un arī monitoringa plāna paraugs PDF formātā. Un kā arī papildus informācija, ko vajadzētu ievērot monitoringa plāna sagatavošanā, arī ir pieejama šajā ETS2 sadaļā, un šeit arī ir saite uz to. Mazliet tagad vispārīgi par metodiku. Metodikas pamatā ir aprēķinos balstīta pieeja emisiju noteikšanai katrai degvielas kurināmā plūsmai. Tad pamatā ir patēriņam nodotās degvielas kurināmais daudzums,
kuram jūs attiecīgi nepiemērojat tvēruma koeficients. Tvēruma koeficients ir tas, cik daudz šis noteiktais degvielas vai kurināmā plūsma ir nodota patēriņam ETS2 tvēruma sektoram. Piemēram, ja jūs nododat patēriņam mājsaimniecībā un pilnībā šī degviela tiek izmantota vai kurināmais mājsaimniecības sektorā, tad šis tvēruma koeficients ir 1. Bet, ja tas netiek izmantots ETS2 tvērumā sektoros, tad tvēruma koeficients ir 0. Tālāk, kad ir noskaidrots šis galā apjoms patēriņam nodotās degvielas un kurināmā daudzumam, tad tiek izmantots pārreķins uz enerģijas vienībām, ko izmanto mērvienību pārreķina koeficientu. Attiecīgi tālāk šo iegūto enerģijas daudzumu tad reizinām ar emisijas faktoru un fosilo frakciju. Tad fosilā frakcija nosaka to, cik daudz no attiecīgais degviela vai kurināmais ir fosils. Tad 100% nozīmē, ka viss ir fosilais kurināmais. Tad beigās jūs iegūstat šo gada emisiju šo daudzumu. Tad par pieejamām pakāpēm ir tā, ka attiecīgi iepriekš redzētajā šajā slaidā par šo formulu, katrai formulas loceklim ir noteiktas pakāpes, kādas ir jāievēro. Un šo pakāpju izvēli ietekmē arī tieši, cik daudz, pieņemsim, tiek emitētas emisijas. Jo vairāk emisijas tiek emitētas, jo tiek prasīta augstākā pakāpe šī nodrošinājums, lai tiktu izmantot šajā formulā. Tātad pakāpju prasības, kā jau minēju, tad nosaka ETS2 operatoru kategoriju un degvielas kurināmā plūsmas. Jo lielāks CO2 apjoms, jo augstāk pakāpi ir jāpiemēro. Tad kopā ir 3 ETS2 operatoru kategorijas, B, A un zem emisiju līmeņa. Un degvielas un kurināmā plūsma kategorijas ir 2. Tās ir de minimis, jeb nenozīmīgas vai maznozīmīgas, un tad ir nozīmīgas degvielas un kurināmā plūsmas. Tad galvenie soļi, lai uzsāktu monitoringa plānu izstrādi, tad ir šī ETS2 operatoru kategorijas noteikšana, tad identificēt un iedalīt kategorijās degvielas un kurināmā plūsmas. Tad katrai degvielai un kurināmā plūsmai izvēlēties pareizo pakāpi, izveidot monitoringa plāna metodiku, kas tajā ietilpst datu avotu, mērinstrumenti un citas tādas lietas. Kā 5. solis ir aprakstīt rakstiskās procedūras, un 6. solis ir vispārīgi uztverēt un atjaunot šo monitoringa plānu. Un par ikgadējo emisiju ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu. Šeit ir ļoti vispārīga informācija. Tad, kā jau minēju, par 2024. gada dati nav jāverificē. Tad tie nav jāverificē pie akreditēta verificētāja. Un saskaņā ETS2 operatoram saskaņā ar tam izsniegto atļauju un šo monitoringu ziņošanas regulu jāveic emisiju monitorings tām degvielas un kurināmā plūsmām, kuras tas nodod patēriņam. Un 2027. gada, kā jau minēts, ir jāiesniedz valsts vides dienestam līdz 2028. gada 15. martam, izmantojot šo jau minēto ETS reporting sistēmu.
Un līdzīgi arī par 2025. Gada datiem attiecīgi jāizstrādā arī ikgadējas emisiju ziņojums par 2025. Gada datiem, bet šie dati jau ir jāsāk verificēt, un arī katru nākošo gadu šos datus vajadzēs verificēt. Tad šie dati valsts vides dienestam jāiesniedz līdz šā gadā 15. aprīlim, izmantojot šo norādīto sistēmu. Tagad vairāk par siltumnīca efekta gāzu emisijas atļauju, jeb SEG atļauju. Tad ministrs kabineta noteikumu projektā detālāk tiek pateikts, kādā kārtībā tiek veikta atļaujas izdošana, grozīšana, atcelšana, kā arī šī te pašas SEG atļaujas saturu. Un kas notika? Un, lai iegūtu SEG atļauju, ir jāizstrādā monitoring plāns, jo monitoring plāns ir daļa no šīs atļaujas. Bez atļaujas, bez šīs monitoring plāna nevar iegūt atļauju tātad. Un pagaidām maksa nav noteikta par atļaujas saņemšanu, un arī to drīzumā nav plānots piemērot. Tad kāda informācija būs jānorāda, lai saņemtu SEG atļauju? Tad šī informācija ir noteikti ministra kabineta noteikumu projektā, un tad šeit zemāk tad ir paskaidrots arī, kā tieši informācija. Tad komersanta nosaukums vai vārds un uzvārds, kontakta informācija, tad ir uzņēmuma reģistrācijas numurs, vārds, uzvārds par ETS2 operātoru pilnvaroto personu un arī kontakta informācija un vairāk informācijas par pašu ETS2 operātoru, kas ir degvielas un kurināmā veidi, līdzekļi, ar kur palīdzēja minētās degvielas un vai kurināmās veids tiek nodots patēriņām, kā arī norādīt šīs darbības un sektors, kuros tiek nodots patēriņiem. Un par SEG atļaujas saņemšanu valsts vides dienas pirms pirmreizējās atļaujas izsniegšanas ETS2 operatoram sagatavo atzinumu 15 darbdienu laikā par tā atbilstību saskaņā ar monitoringa ziņošanas un verifikācijas prasībām. Un valsts vides dienas izsniedz ETS2 operatoram atļauju 5 darbdienu laikā pēc tā atzinuma sagatavošanas. Tad vairāk par ikgadējā emisiju ziņojuma verifikāciju. Tā jau kā minēja, kad par 2025. Gada datus vajadzēs verificēt, un Latvijā ETS2 verificētāju akreditāciju veids Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Un šobrīd, cik mums ir zināms, tad SIA Bureau Veritas Latvija un AS Kiva Latvija ir uzsākuši oficiālu procesu, lai akreditētos ETS2 verifikācijai. Tad vairāk par atbalstu monitoringa plānu ikgadējo emisiju ziņojumu sagatavošanā. Tad tehniskais atbalsts no ministrijas puses atkārtot tad tiks nodrošināts konsultantu palīdzību, kas palīdzēs ar ETS2 operatoru šo monitoringu plānu sagatavošanu, ikgadējo emisiju ziņojumu arī sagatavošanu, un tad provizoriski konsultanti uzsāk šo darbu nākošā gada 5. janvārī. Un pakalpojums ilgs 4 mēnešus, un mēs attiecīgi, kad konsultanti uzsāk šo darbu, mēs jūs informēsim par pakalpojumu uzsākšanu un arī konsultantu kontaktu informāciju. Un tad turpmākie soļi. Tad plānots līdz šīs nedēļas beigām ir šos ministru kabineta noteikumu projektu nodots starpministriju saskaņošanā. Arī no ministrijas puses līdz šī gada 30. decembrim
Plānojam sagatavot rīcības plānu par to, pie kādiem nosacījumiem ir jābūt obligāti izpildītājiem pienākumiem, piemēram, ja nav pieejams verificētājs, lai verificētu ikgadējo emisijas ziņojumu, kā rīkoties pārejas periodā, kamēr nav pieņemta ministrs kabineta noteikumu. Un šī informācija arī tiks nosūtīta jums, kā arī verificētājiem, un arī publicēsim ministrijas mājaslapā. Tad vēlos vēlreiz atgādināt, kā aicinām jūs veikt vajadzīgās darbības, lai izveidotu šo ETS reporting kontu, tad EU login izveidu un tad vajadzīgās informācijas atsūtīšanu uz e-pastu. Un šo te informāciju tad aicinām sūtīt līdz šī gada 30. decembrim. Tad konsultanti vēlreiz atkārtošanai uzsāks provizoriski savu darbu 5. janvārī nākošajā gadā un būs pieejami 4 mēnešus. Arī aicinām nekavēties ar monitoringu plānu un ikgadējo emisiju ziņojumu izstrādi. Un provizoriski arī plānojam semināru 26. gada māja sākumā vidū, kur vairāk tad runātu tieši par emisijas vienību reģistru, kurā ir jāizveido šis ETS2 operātoru turējuma konts. Emisijas vienību reģistrā tad notiek viss šīs darbības ar kvotām, kvotu nodošanu. Un tad tajā seminārā varētu vairāk izstāstīt par šo emisiju vienību reģistru, kā jūs varat izveidot savu kontu, un tad arī par citām aktuālajām ETS2 lietām, kas varētu rasties līdz tam laikam. Tad par aktuālāko informāciju. Par aktuālāko informāciju, kas ir saistībā ar ETS2, tiek publicēta ministrijas mājaslapā. To, var teikt, atjaunojam diezgan bieži. Tad šajā sadaļā ir publicēts visu semināru ieraksti, prezentācijas, video pamācības, tad arī saites uz tiesību aktiem, vadlīnijām. Un arī ir pieejams jautājumu un atbilžu apkopojums ar biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas varētu palīdzēt jums ar monitoringu plāna aizpildi. Tur arī ir pieejami piemēri, piemēram, aprēķiniem, kā tieši veikt šo aprēķinu, par kuru es jums stāstīju nedaudz iepriekš. Vēl ko vēlos piebilst ir tas, ka Eiropas komisija ir atjaunojusi šīs monitoringu un ziņošanas vadlīnijas. Ministrijas mājaslapā ir publicēta tā kā aktuālākā versija angļu valodā, taču vēl turpinās darbs pie latviešu valodā pieejamās versijas. Tātad šo te ir ieplānots latviešu valodas versiju tā kā aktualizēt un atkārtoti publicēt. Paldies un veiksmīgi visiem! Paldies visiem!